Mēs gatavojamies 3 reizes nedēļā, cītīgi nākam uz treniņiem, apmeklējam stafetes spēles, protams, arī basketbols pēc treniņiem un stimulēt viņas aktīvām dzīvesveidam. Sports rulē! Būs ļoti labi, jo mēs Mārpes kausā arī ļoti labi nospēlējām. Un pret Berģiem un Siguldu šodien, un liekas, kā abus uzvarēsim. Kas attiecās uz tādiem turnīriem, nu tie ir lieliski organizēti, pārdomāti. Mēs tikko tagad ar treneri runājam, ka pārdomāti ļoti laicīgi, neskatoties to, ka 15. 16. spēle jau ir, un visi ir pēc pulksteņa. Tas ir brīnums vispār. Jā. Stafets, bez nekādas vilkšanas, precīzi, visi zināms. Ja? Un dalībnieki, man liekas, priecīgi paskatieties apkārt. Ja? Saulīt spīd pa atstiņā, skrien, visi smaidīgi, neviens neraud. Meitenes trenējās, mēs ļoti ar viņām strādājam un rezultāti ir dievīgi pasākums. Paldies Kārumkaus, nezinu, kas organizē, bet liels paldies. Pirmo reizi viņas paši pa saviem spēlē, rezultāti ir labi, pretinieki ir labi, organizācija ir laba, liels paldies. Man ļoti patīk spēlēt basketbolu un vispār tas ir foršs sporta veids. Bet puikas vienkārši trenējas, un tas ir mācību procesa ietvaros. Un šeit ir faktiski viņiem kontroldarbs, ko viņi paveikuši vasarā, ko ir izdarījuši septembrī, oktobrī līdz brīvlaikam, ko viņi iemācījies un ko, kas ir vairāk, ko jāiemācās. Tas ir šausmīgi daudz vēl, ja?